Izrādās, Ukraiņa ieņem arvien jaunas teritorijas, atbrīvot tās. Tātad viņi uzvar. Vienkārši jāuzgaida, un Krievijas strateģiskā sakāves mērķis tiks sasniegts. Sapratu. Man ir liels prieks atkal uzņemt jūs, prezidenta kungs Lukašenko, mans dārgais draugs. Visos ekonomiskās attīstības virzienos Baltkrievija izmanto jūsu tehnoloģijas, un mēs esam apmierināti ar šo tehnoloģiju līmeni. Uzbrukuma pārtraukšana dziļi teritorijā no abām pusēm. Kamēr Vladimirs Putins šodien publiski stāstīja par sarunām ar Ukrainu, Kremlis pēc slēgtas tikšanās Valdajā nosūtīja Lukašenko uz Ķīnu uz tikšanos ar Xi Jinpingu. Un tagad kļūst skaidrs, ko ir iecerējuši abi diktatori – Krievijas un Baltkrievijas. Vladimirs Putins šodien 4. reizi kopš pilna mēroga kara palielināja savu apsardzi sacelšanās dalībnieka Aleksandra Luņina, kurš solīja pacelt Ādamu. Armiju, kas devās gājienā uz Maskavu, apsūdzēja ekstrēmismā un pat nacismā. Vladimirs Putins 2. reizi nedēļas laikā paziņoja par gatavību miermīlīgām sarunām par Ukrainu pēc rekordlielas triecienu sērijas naftas pārstrādes rūpnīcām un aicināja Donaldu Trumpu pēc iespējas ātrāk atgriezties pie Ukrainas tematikas. Lai gan es atzinu, ka pagājušajā gadā Ankuridžā patiešām nekāda vienošanos nebija. Turklāt Putins pastāstīja, ka Ukraina piedāvāja Krievijai atteikties no tālās darbības triecieniem pa vienu otras teritoriju un koncentrēt kara darbību tikai uz frontes līniju, turklāt 4 apgabalos. Taču Putins, protams, nesniedza nekādus pierādījumus tam. Un stāstot par situāciju frontē, Vladimirs Putins iztēlojās Ukrainas bruņoto spēku vienību ielenkšanu pie Staro Oskolas un paziņoja par kaujām pie Belgorodas. Tajā pašā laikā Vladimirs Putins beidzot atzina degvielas deficītu visā Krievijā, taču atkal samazināja problēmas nozīmi, paziņojot, ka trūks tikai atsevišķu benzīna marku. Taču uzreiz pēc tam Putins tomēr izdeva rīkojumu par pilnīgu jebkāda veida degvielas, tostarp dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Tikmēr Krievijas reģionos ir sākušās īsti reidi pret krieviem, lai meklētu Ukraiņu diversantus. Piemēram, Murmanskas apgabalā tika slēgti ceļi uz pilsētu, un tie pārbaudīts pilnīgi visas automašīnas. Nav jau velti, Vladimirs Putins iepriekš atzina, ka Ukrainas specdienesti veiksmīgi vervē, citēju, Krievijas atkritējus. Mani sauc Aleksejs Pīčs. Kopīgi vispusīgi apspriedīsim visas šīs tēmas, bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un, protams, neaizmirstiet atstāt savu komentāru zem šī video. Un arī abonējiet manu Telegram kanālu Pīči ziņas. Saite uz to ir šī video aprakstā. Ziniet, vēlos teikt, ka kopumā triecieni pa mūsu civilās infrastruktūras objektiem tiek veikti ne tikai, lai mums nodarītu kādu kaitējumu, lai gan arī tas, domāju, pretiniekam ir svarīgi, bet arī, lai uzturētu informatīvo kampaņu. Un varbūt, ja būtu precīzākam, pat ne kampaņas, bet informatīvās operācijas, kā daļas no pretestības Krievijai. Vladimirs Putins. Vismaz ar mērķi radīt mūsu nedrošību pašiem par sevi, par mūsu spēkiem, bet vēl labāk panākt šķelšanos Krievijas sabiedrībā un piespiest Krieviju vismaz uz īsu brīdi apturēt mūsu karaspēku uzbrukumu kaujas saskares līnijā un radīt apstākļus, lai sāktu sarunu procesu uz sev izdevīgiem noteikumiem. Tas ir mūsu pretiniekam. Tātad pēdējās dienas laikā Vladimirs Putins ir izteicis virkni paziņojumu, un visi tie būtībā nozīmē to, ka it kā Kremlis atkal ir gatavs sarunām ar Ukrainu un lūdz Trumpu atgriezties pie šīs tēmas. Taču patiesībā Kremlis acīm redzami kaut ko plāno kopā ar Pekinu un Minsku, un mēs apspriedīsim, kas tieši tas ir, bet sāksim visu pēc kārtas. Vladimirs Putins 2. reizi pēdējās nedēļas laikā paziņoja, ka Krievija ir gatava atsākt sarunas ar Amerikas Savienoto Valstu pārstāvjiem par kara izbeigšanu Ukrainā. Tālāk viņa citāts. Mēs gaidām pēc visu notikumu karstās fāzes beigām Irānas jautājumā. Gaidām to ASV administrācijas pārstāvju ierašanos, ar kuriem mēs jau vairāk kārt esam tikušies Maskavā. Un esam gatavi turpināt sarunas un apspriest visas detaļas, visus iespējamos formātus. Ja nevienošanās, tad apspriežamās tēmas. Šeit ir mājiens uz Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru, kuri jau bija lidojuši uz tikšanos Maskavā. Un Stīvens Vitkovs jau ir ticies ar Putinu vairākas reizes.
Tajā pašā laikā Krievijas Federācijas prezidents apstiprināja, ka samitā ar Amerikas līderi Donaldu Trumpu Ankoridžā, kas notika pagājušā gada augustā, puses patiešām nepanāca nekādas konkrētas vienošanās. Tomēr pēc plikgalvainā diktatora vārdiem tika apspriestas noteiktas iespējas kara izbeigšanai, kā arī kompromisi. Vēl viens Vladimira Putina citāts. Tur mums tika piedāvāts iet uz kompromisiem. Mēs padomājām, ne uzreiz, bet atbraucām uz Ankoridžu un teicām, jā, mēs piekrītam. Mēs nedzirdējām nekādu citu nostāju no Amerikas puses, no Amerikas administrācijas. Šeit ir interesanti, ka ja Krieviem būtu mazliet prāta, viņi uzdot sev jautājumu, par ko tad visu laiku runāja Ušakovs, Lavrovs, Peskovs, Medveģevs un visa šī kompānija? Viņi taču stāstīja par kaut kādu Ankoridžas garu, par kaut kādām vienošanām Aļaskā un tā tālāk. Bet Putins kārtējo reizi šos nemazgātos krievus iemērts ar seju viņu pašu izkārnījumos un saka, nu jā, nekāda vienošanos nebija. Stop, kādas vienošanās? Viņš saka, tur par kaut ko parunājām, bet nekāda vienošanos. Lūk, tādi ir visi krievi. Viņi var melot cik vien vēlas, izdomās leģendas. Un kad viņus pieķer pie nekaunīgās sejas un iebāž sejā patiesību un saka, stop, kādas vienošanās? Marko Rubio nesen paziņoja, jā, nekāda vienošanās nebija, bija tikai piedāvājumi. Pēc tam Krievs vienkārši ar nevainīgu skatienu saka, nu jā, nebija, kādas vienošanās? Un bija? Neviens taču neteica, ka bija kaut kādas vienošanās. Un ir zīmīgi, ka Krievijas prezidenta paziņojums par gatavību sarunām par Ukrainu jau ir otrais šonedēļ. Un tas izskanēja uz degvielas krīzes sāsināšanās fona valstī, ko izraisījuši Ukrainas triecieni naftas pārstrādes rūpnīcām. Pirms tam 23. jūnijā Vladimirs Putins paziņoja, ka ir gatavs apspriest karadarbības izbeigšanu balstoties uz Stambulas vienošanos. Kā arī ņemot vērā modalitātes, kas tika apspriestas Ankoridžā un situāciju uz vietas. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka Ukrainas uzbrukumi civilajai infrastruktūrai nekādā veidā neietekmēs notiekošo frontē. Citāts no Putina. Viss, kas tiek darīts šajā virzienā, tagad tiek darīts, lai radītu sev labvēlīgus apstākļus gadījumā, ja tiks uzsāktas vai atsāktas pēc Ukrainas iniciatīvas pārtrautās miera sarunas no tās sauktajām spēcīgajām pozīcijām. Tas ir plikgalvainais pārpratums. Vladimirs Putins lieliski saprot, kas notiek. Taču arī Putins ilgu laiku pārliecināja Krievus, ka nekāda nopietna seku viņiem no Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem nav. Viņš saka, kaut kas tur trāpa pa naftas pārstrādes rūpnīcu, bet mēs salabojam to tā, 10 minūtēs, un rūpnīca atkal strādā. Taču priekšukarā Putins tomēr atzina, benzīna tiešām nepietiek. Vladimirs Putins svētdienas vakarā atzina, ka problēmas ar degvielas piegādēm ir novedušas pie, citēju, nekritiska deficīta, un paziņoja, ka īpašs štābs nodarbojas ar pietiekamu degvielas apjomu nodrošināšanu visā valstī. Īpašs štābs. Pirms nedēļas Putinam problēma nebija, bet tagad izrādās, ka jau īpašs štābs strādā. Un tālāk Putina citāts. Kas attiecās uz triecieniem pa kritiski svarīgo infrastruktūru kopumā, īpaši pa enerģētikas infrastruktūru, tad, protams, šie triecieni pa mūsu infrastruktūras objektiem rada problēmas. Tas ir acīm redzami. Mēs šobrīd novērojam deficītu, bet tas nav kritisks. Es tūlīt paskaidrošu. Šeit ir vairāk uzdevumu, kas mums jāatrisina. Mēs to tikko apspriedām ar kolēģiem. Pirmais uzdevums ir ātri un būtiski palielināt vispieprasītāko pretgaisa aizsardzības līdzekļu ražošanu. Kā jau teicu, zaudējumi ir, bet visi bojāti objekti tiek diezgan ātri atjaunoti un radušās problēmas nav kritiskas. Viss mums darbojas stabili un ar lielu drošības rezervi. Vladimirs Putins svētdien vadīja sanāksmi par iekšējā tirgus nodrošināšanu ar degvielu, kurā viņš paziņoja, ka Krievijai jāminimizē Ukrainas bezpilota lidaparāta trieciena sekas naftas objektiem, kas kļuvuši par vienu no šī deficīta iemesliem. Un lūk pēc tam, kad Vladimirs Putins tikai pirms nedēļas paziņoja, ka Ukrainas droni nekādu kaitējumu nenodara, pretgaisa aizsardzība visus aizsargā, jūs visi esat zem kupola krievi. Lūk, un pat ja arī ir trāpījumi, tad tie visi ir kā odu kodieni, ne vairāk. Un tagad Vladimirs Putins paziņo sekojošo, citēju. Paklausieties, jūs labi zināt, ka problēmas gan autovadītājiem, gan uzņēmējiem joprojām pastāv.
Un rindas, diemžēl, arī uz degvielas uzpildes stacijām ir, un vajadzīgo benzīna marku nevienmēr var atrast. Lūk, vēlreiz atkārtojās tas, par ko es nedaudz agrāk jau teicu. Vidējais krievs, tāds kā Vladimirs Putins, sākumā ar taisnu seju saka: nekādu seku nav, tas jums tikai šķiet, deficīta nav. Pēc tam, kad viņu pieķer un norāda uz patiesību, viņš saka: nu tas taču ir acīm redzami, protams ir problēmas. Vienkārši salīdziniet šīs divas retorikas. Putins pirms nedēļas, Putins šodien. Putins pirms nedēļas saka: nekādu problēmu. Putins tagad saka: kā tā? Taču ir acīm redzams, ka ir problēmas, bet jūs taču paši redzat, ka ir problēmas. Kādus jautājumus jūs man uzdodat? Un atkal pievērsiet uzmanību tam, ka to saka valsts prezidents, kuru parasti sauc par degvielas uzpildes stacijas valsti. Krievijas iedzīvotāji, vai jūsu karš tiešām notiek pēc plāna? Rezultātā Vladimirs Putins paziņoja, ka Krievijas federācija jau tagad izmanto stratēģiskās benzīna rezerves, kuru apjoms pašlaik ir 1,7 miljonu tonu. Viņš arī piebilda, ka tiek apsvērts jautājums par aizliegumu ieviešanu ne tikai benzīna, bet arī dīzeļdegvielas eksportam. Un tagad galvenie pretendenti uz degvielas piegādātāja lomu Krievijai kļūst Ķīna un Indija, kas iepērk Krievijas naftu. Bet problēma ir tā, ka degviela no tālām ārvalstīm būs ievērojami dārgāka nekā Krievijas ražotāja piegādes. Pēc Reuters aplēsēm, jūnijā degvielas ražošana Krievijā gada griezumā samazinājās par 25%, un pašlaik tā aptuveni par 20% atpaliek no iekšējā patēriņa. Par importu vispār neviens pat nerunā. No lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām pēdējo 2 mēnešu laikā triecienus nav saņēmusi un turpina strādāt ar pilnu jaudu tikai viena visā Krievijā. Tā ir Omskas naftas pārstrādes rūpnīca ar jaudu 22 miljoni tonu gadā. Es domāju, ka Ukrainas aizsardzības spēki zina, kad un kā dot triecienu arī šai rūpnīcai. Un uz šī fona Vladimirs Putins šodien apgalvo, ka viņš ir gatavs sarunām par Ukrainu, un pat paziņoja, ka Ukraina viņam ir nodevusi miera priekšlikumu. Pēc viņa vārdiem Ukraina piedāvāja Krievijai atteikties no tālās darbības triecieniem pa otras puses teritoriju un koncentrēt kaujas uz frontes līniju. Putina citāts. Ir skaidrs, kāpēc tiek izteikts šāds piedāvājums, jo mūsu atbildes triecieni Ukrainas teritorijas dziļumā ir daudz spēcīgāki, jūtamāki un, atklāti sakot, postošāki. Uzreiz atzīmēšu, ka plikgalvainais pārpratums Vladimirs Putins saka, ka viņš veic atbildes triecienus, tā ir ciniska meli. Atbildes triecienus šajā situācijā var veikt tikai Ukraina, jo kara iniciators bija Krievija. Tieši Krievija sāk šo karu. Tieši Krievija uzbruka Ukrainai. Tieši Krievija pirmā veica triecienus pret Ukrainu. Attiecīgi, viss, kas lido no Ukrainas uz Krieviju, ir atbildes triecieni. Viss, kas lido no Krievijas uz Ukrainas teritoriju, ir agresijas akts, nevis atbildes trieciens. Tāpat pēc viņa teiktā, Kijeva nāca klajā ar iniciatīvu ierobežot kaujas darbības tikai 4 Krievijas armijas okupētajos reģionos – Doņetskas, Luhanskas, Hersonas un Zaporīžas apgabalos. It kā. Tādējādi Ukraina vēlas izvest savus spēkus no Mikolaivas, Dņepropetrovskas, Hersonas, Harkivas un Sumas apgabaliem, kā arī no dažiem valsts robežas posmiem. Un pārvietot šīs vienības uz 4 iepriekš minētajiem reģioniem, saka Putins. Bet pēc plikgalvainā Rūķa vārdiem Krievija uz to neies, un viņš apstiprināja, ka viņa plāni nav mainījušies. Viņš saka, mums ir jāatbrīvo Donbass un Novorosija. Un te bija smieklīgi dzirdēt, kā Vladimirs Putins atkal paziņoja, ka visi Ukrainas triecieni Krievijas iekšienē vispār neietekmē neko. Tālāk vēl viens viņa citāts. Ukrainas bruņoto spēku triecieni Krievijas infrastruktūrai rada problēmas un novad pie noteikta degvielas deficīta. Bet visi bojātie objekti tiek diezgan ātri atjaunoti, un viss pie mums darbojas stabili. Visi triecieni, lai kur tie arī netiktu veikti, absolūti neietekmē situāciju frontē, kaujas saskarsmes līnijā. Lai visi noticētu, ka Krievija patiešām uzvar, Vladimirs Putins šodien izfantazēja kaut kādu Ukrainas bruņoto spēku vienību ielēnkumu. Staro Oskolas rajonā, atcerieties šo nosaukumu, Staro Oskola. Un acīm redzot, viņš paziņoja par kaujām pie Belgorodas. Ukrainas karavīri reaģēja uz šādu Vladimira Putina paziņojumu, un kā norādīja karavīri, pašlaik viņi tikai strādā pie virzības šajā virzienā. Tas ir sarkasms, un tūlīt sapratīsiet, kāpēc.
Ziņojums par Ukrainas bruņoto spēku ielēkumu pie Starī Oskols ir kārtējais Kremļa viltojums. Kries jau ir tās dumšs, viņš nepārbaudīs informāciju. Ukrainas bruņoto spēku paziņojumā teikts, citēju: Mēs esam pārliecināti, ka Krievijas federācijas vadītājam viņa karaspēka kaušspējas ir zināmas labāk nekā mums, tāpēc pieņemam, ka ujas par Starī Oskolu ir uzskatāmas par pieteikumu no viņa puses. Šeit runa ir par to, ka Vladimirs Putins paziņoja, ka Krievijas karavīri it kā gandrīz pilnībā ir bloķējuši Ukrainas grupējumu pie upes Starī Oskola kreisā krasta. Bet patiesībā dabā nemaz neeksistē upē ar šādu nosaukumu. Starī Oskol ir pilsēta Belgorodas apgabalā Krievijas federācijā, kas atrodas vairāk nekā 100 km attālumā no Ukrainas robežas. Un iespējams Kremļa vadītājs sajauca pilsētu ar Oskolas upi, kas plūst Harkivas apgabalā, kur joprojām turpinās kaujas darbības. Tāpēc Ukrainas bruņoto spēku karavīri saka, acīm redzot, tas bija tikai pieteikums, un mēs tagad tikai strādājam pie tā, lai izietu uz Starī Oskolu. Tomēr Kremlī joprojām tiek meklētas iespējas atsākt sarunas ar Donaldu Trumpu, lai mēģinātu vēlreiz bloķēt Ukrainas uzbrukums Krievijai. Un šim nolūkam Vladimirs Putins mēģina izmantot Baltkrievijas un personīgi Lukašenko kārti. Atgādinu, ka iepriekš Lukašenko pameta Baltkrieviju, un pēc tam kļūst zināms, ka viņš pavadīja nakti kopā ar Vladimiru Putinu viņa rezidencē Valdajā. Viņi tik noslēpumaini pavadīja šo nakti divatā. Bet tikšanās detaļas tā arī netika atklātas. Nebija vispār nekādu paziņojumu par šo slepeno nakts tikšanos. Lai gan vēlāk Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka abi vecie diktatori vairākas stundas sarunājās divatā, turklāt sāka naktī, pēc tam pārnakšņoja un no rīta turpināja šīs sarunas. Un šeit atgādināšu, ka pirms šīs nakts tikšanās Lukašenko tieši Krievijas vēstniekam Grizlovam paziņoja, ka nevajadzētu ievilkt Baltkrieviju karā. Un viņš arī piebilda, ka it kā pie sevis Minskā bija uzņēmis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pārstāvis pirms savas vizītes pie Putina Valdajā. Un tagad parādījās baumas, ka Lukašenko varētu izmantot kā startnieku starp Kijivu un Maskavu. Taču šodien Dmitrijs Peskovs atteicās atbildēt uz jautājumu, vai Aleksandrs Lukašenko ir saziņas kanāls starp Ukrainu un Krieviju, ņemot vērā, ka Minskā nesen notika viņa tikšanās ar Zelenska pārstāvi. Tālāk Peskova citāts. Lai šie esošie kanāli darbotos un funkcionētu, tiem ir jāpaliek ēnā, tiem ir jāpaliek nepubliskiem. Tāpēc es neatbildēšu uz jūsu jautājumu. Bet, protams, Ukrainas tēma figurēja neformālās sarunās, kas piekdien un sestdien notika Valdajā starp Putinu un Lukašenko. Acīm redzot, Peskovs tomēr bija klāt. Pēc tam Lukašenko. Acīm redzot, Peskovs tomēr bija klāt. Pēc tam Lukašenko pēkšņi pilnībā pazuda no redzesloka. Svētdien vispār nebija zināms, kur viņš ir palicis. Lukašenko kaut kur pazuda. Un šodien, 29. jūnijā, Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko parādījās Ķīnā. Pekinā viņš jau paspēja pat satikties ar Ķīnas vadītāju Xi Jinpingu. No rīta Lukašenko lidmašīna nolaidās galvaspilsētas Pekinas Šaudu lidostā. Pēc tam sākās oficiālā tikšanās starp Baltkrievijas diktatoru un Ķīnas vadītāju. Biegai. Aprakstīju Lukašenko kā miegaini. Un lūk, Xi Jinpings paziņoja, ka, citēju, pašlaik Ķīnas un Baltkrievijas attiecības piedzīvo vēsturisku virsotni. Lukašenko uz to atbildēja, ka ļoti augstu vērtē šādu pozitīvu attiecību novērtējumu starp Minsku un Pekinu, un pēc Baltkrievijas diktatora vārdiem viņš ar Ķīnas vadītāju vienosies par globālu sadarbību. Es lidoju šurp no Piemaskalas. Mēs vedām sarunas ar prezidentu Putinu, un pēc tam es aizlidoju uz Pekinu. Ķīna un Baltkrievija ir ļoti tuvi draugi, un mēs attīstām visaptverošu stratēģisko partnerību.
Baltkrievijā mēs kopā ar jums uzbūvējām lielo akmeni, un es esmu pateicīgs jums par to, ka jūs šo gadu gaitā atbalstījāt šo iniciatīvu rūpniecības attīstībai un rūpnieciskajai sadarbībai starp abām valstīm. Visos ekonomiskās attīstības virzienos Baltkrievija izmanto jūsu tehnoloģijas, un mēs esam apmierināti ar šo tehnoloģiju līmeni. Un tieši šeit rodas sajūta, ka visi šie skaļie publiskie paziņojumi Lukašenko Grizlovam sejā par to, ka nevajag ievilkt Baltkrieviju karā, bija tikai cirks vai teātra izrāde. Lieta tāda, ka Ķīna pilnīgi mierīgi var palīdzēt Baltkrievijai izveidot ieroču ražošanu savā teritorijā, kas pēc tam tiks izmantota Krievijas armijas vajadzībām. Un šeit man jums ir jāpastāsta, kas svarīgs. Viens no spilgtākajiem piemēriem ciešai un tehnoloģiskai sadarbībai ar Ķīnu ir Baltkrievijas reaktīvās zauves uguns sistēma Polonēze. Lukašenko šo ieroci sauc par pilnībā Baltkrievu izstrādājumu, taču praksē šajā sistēmā tiek izmantotas Ķīnas raķetes, un tikai pati palaišanas iekārta tiek uzstādīta uz Baltkrievijā ražotas šasīs. Tātad faktiski tā ir pilnībā ķīniešu iekārta uz Baltkrievu riteņiem. Taču Ukrainai daudz bīstamāka ir cita lieta. Pēdējos gados tieši Baltkrievijas militāra rūpnieciskais komplekss ir pārorientējies uz bezpilotu tehnoloģiju, radioelektroniskās cīņas līdzekļu un pārtvērēju dronu attīstību. Uz tādām platformām kā ķīniešu Baltkrievu industriālais parks Lielais Akmens tiek īstenoti kopīgi projekti bezpilota sistēmu, elektronikas un tēmēšanas kompleksu izveidē. Un kas ir svarīgi, tas notiek tieši šobrīd. Baltkrievija kopā ar Ķīnu cenšas uzsākt pārtvērēju dronu ražošanu Baltkrievijas teritorijā, lai efektīvi cīnītos ar Ukrainas dronu uzbrukumiem Maskavai. Tieši ar to varētu būt saistīts slepenais Aleksandra Lukašenko brauciens pie Vladimira Putina un pēc tam pie Xi Jinpinga. Tas nozīmē, ka Kremlis plāno tieši šādā veidā ievilkt Baltkrieviju karā. Izveidotās teritorijā ieroču ražošana, pirmkārt pārtvērēja dronu ražošanu, kā apstiprinājums tam, ka Ukraina neuzbruks šiem it kā Baltkrievijas rūpnīcām. Bet tikmēr Putinam sākās kaut kāda paranoja. Krievijas prezidents tiešām sāka vairāk baidīties par savu plikpauraino ādu. Tiek ziņots, ka Vladimirs Putins 4. reizi visā kara laikā ir palielinājis Federālā apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu. Saskaņā ar jaunā Putina rīkojuma tekstu, Federālā apsardzes dienesta centrālā aparāta valsts civilo darbinieku maksimālais skaits jāpalielina no pašreizējiem 785 līdz 812 cilvēkiem. Atgādinu, ka Federālais apsardzes dienests ir atbildīgs par augstāko valsts amatpersonu apsardzi, pirmkārt prezidenta Vladimira Putina un premjerministra, kā arī viņu ģimenes locekļu aizsardzību. Iepriekš informēti avoti laikrakstam Financial Times jau bija stāstījuši, ka dienas pēdējos mēnešos ir ievērojami pastiprinājis drošības pasākumus ap teļa, precīzāk Vladimira ķermeni. Putina, un pēc viņu teiktā Kremli ir pieaugušas bažas, ka Vladimirs Putins varētu kļūt par atentāta mērķi, īpaši izmantojot bezpilota lidaparātus vai valsts apvērsuma mēģinājuma laikā. Putina bailes pastiprinājās pēc tam, kad ASV militārie spēki sagūstīja Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro. Toreiz viņš ierobežoja visas savas vizītes, un cilvēku pārbaude, kuri ar viņu tiekas, kļuva vēl stingrāka. Oficiālās vizītes laikā Kazahstānā māja beigās Vladimira Putina kortežu pavadīja bruņumašīna ar vietu ložmitējniekam uz jumta, automašīna ar radioelektroniskās cīņas sistēmu un helikopters. Tātad Vladimirs Putins pat tiešām baidās, ka kāds drons varētu trāpīt viņa plikajā galvā. Tāpat Putins un viņa ģimene ir pārstājuši parādīties rezidencēs Maskavā un Valdejā, dodot priekšroku tomēr noslēgtākām vietām. Viņi nedēļām ilgi pavada laiku bunkuros, tostarp Karagandā un Krasnodaras novadā. Pēc Financial Times avotu teiktā, papildu drošības pasākumi neatiecas tikai uz Vladimiru Putinu. FSO ir uzdots pastiprināt arī 10 augsta ranga aizsardzības ministrijas ģenerāļu apsardzi, tostarp 3 ģenerālštāba vadītāja vietniekiem. Valērija Gerasimova, kurš līdz nesenam laikam bija vienīgais militārais komandieris ar šādu aizsardzību. Visas šīs darbības bija atbild uz virkni atentātu pret Krievijas ģenerāļiem, ko veikuši Ukrainas specdienesti. Bet tas vēl nav viss. Atceraties stāstu par Krievijas okupantu, kurš gatavojas atcelšanos pret Maskavu?
Tātad Krievijas okupantu Aleksandru Luninu, kurš ierakstīja video uzrunu Vladimiram Putinam ar brīdinājumu par militāra dumpju draudiem, arestēja apsūdzot ekstrēmistiskas un uzmanību nacistiskas simbolikas demonstrēšanā. Turklāt, neskatoties uz visiem viņa sievas apgalvojumiem, ka viņš it kā devies uz Maskavu, kļuva zināms, ka 27. jūnijā Aleksandru Luninu tiesāja Rosošas rajona tiesā Voroņežas apgabalā. Iepriekš mežonīgā okupanta Lunina sieva ierakstīja video, kurā pastāstīja, ka naktī uz 27. jūniju viņa mājā Lizinovkas ciemā Voroņežas apgabalā tika veikta kratīšana. Pēc viņas teiktā, policisti izņēma datoru tehniku, zibatmiņas, klēpdatorus un citas lietas. Pats Lunins mājās nebija. Un viņš paziņoja, ka ar viņu sazinājās. Luninu no prezidenta Putina administrācijas uzaicinājuši tikšanos Maskavā. Un tā Lunins devās uz Maskavu un pārstāja sazināties. Un pēc tam viņa sieviņa izdzēsa visus videoklipus no sociālajiem tīkliem. Un izrādījās, ka šo dumpinieku vienkārši notiesāja par nacistiskās simbolikas demonstrēšanu. Ironiski, vai ne? Krievijas okupantu, kurš devās uz Ukrainu it kā cīnīties pret ukraiņu nacistiem, Krievijas tiesā apsūdzēja tieši tajā pašā nacismā. Lūk, kā sanāk. Un šeit arī slēpjas visa būtība. Krievi ir lupatas un gļēvuļi. Atgādinu, ka Lunins savu vēstījumu Putinam publicēja 25. jūnijā. Viņš stāstīja par to, kā komandvadība izmantoja spīdzināšanu un vardarbību pret karavīriem, jo viņi atteicās izpildīt, citēju, stulbus pašnāvnieciskus pavēles, kā arī atteicās atdot savu naudu komandieriem. Lunins brīdināja, ka ja prezidents Putins nesatiksies ar viņu personīgi un viņam neļaus uzstāties televīzijā, armija pavērsīs savus ieročus pret Kremli. Un šī raidījuma ieraksta brīdī viņa video sociālajā tīklā Instagram bija sasniedzis 18 miljonus skatījumu. Bet nekāds dumpis, protams, nenotika. Kāpēc? Nu jo, atkārtošu vēlreiz, Krievi ir gļēvuļi un pacietēji. Toties Krievijā sāka masveidā meklēt ukraiņu diversantus. Murmanskas apgabalā uz federālās šosejas R21 sāka pārbaudīt visu transportu, kas dodas reģiona galvaspilsētas virzienā. Iebraucot apgabalā, tika atslēgta sakaru un interneta piekļuve. Pirmdienas rītā Murmanskas operatīvais štābs apstiprināja šīs visaptvarošās pārbaudes un paziņoja, ka jā, visus, kas iebrauc Murmanskas apgabalā, pārbauda. Šoseja ir slēgta, ne tikai viena, bet uzreiz vairākas, turklāt ir milzīgas rindas. Iepriekš, 27. jūnijā Murmanskas apgabala varas iestādes brīdināja iedzīvotājus rajonos, kas robežojas ar Somiju un Norvēģiju par ārvalstu diversiju un izlūkošanas grupu aktivitāti. Patiesībā Kremlī nobijās no Ukrainas operācijas atkārtošanās ar nosaukumu Pautina, kuras laikā kravas automašīnās paslēpti bezpilotu lidaparāti uzbruka Krievijas strateģiskajiem militāriem lidlaukiem, tostarp aviobāzei Oļeņa, tieši tajā pašā Murmanskas apgabalā. Un tagad ir kļuvis zināms, ka Krievijas Ziemeļflotes atomzemūdenes Murmanskas apgabalā ir pārklātas ar pretdronu tīkliem. Putins baidās. Šeit likšu daudz punkti. Jūsu viedoklis, jūsu secinājumi rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet nospiest patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, jūs zināt, kā to izdarīt. To var izdarīt ar ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Būšu pateicīgs par jūsu atbalstu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visiem uz redzēšanos!